Bet tagad atbild uz jautājumu, kā rīkoties, ja ātri jānoskaidro nekustamā īpašuma nodokļa apmērs. Nav īsti patīkami saņemt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu, taču vēl nepatīkamāk, ja šis rēķins līdz jums kaut kādu iemeslu dēļ nav nonācis. Līdz ar to iekrājas parāds par īpašumu un turpat arī soda procenti. Turpmāk, lai no šādas situācijas izvairītos, informāciju tehnoloģiju uzņēmums ZZ Dats izstrādājis speciālu programmu Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšana, ar kuras palīdzību pašvaldības šobrīd var ērti aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli iedzīvotājiem. Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programma veidojusies vēsturiski 10 gadu garumā, pamatojoties uz pašvaldību darbinieku speciālistu vēlmēm un prasībām, administrējot iedzīvotāju nodokļus par nekustamo īpašumu. Tagad jauno programmu lieto jau 117 no 119 Latvijas pašvaldībām. Savukārt fiziskas un juridiskas personas, lietojot šo programmu portālā e-pakalpojumi.lv, iegūst maksāšanas informāciju par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem. Lietojot portālu, cilvēks iegūst to, ka viņam tiek taupīts laiks, ko viņš pavadā skatoties šos maksāšanas paziņojumus, ejot katru internetu bankā maksājot vai ejot ar šiem maksāšanas paziņojumus uz banku. Viņš to visu ērti vienā vietā redz. Visu uzreiz arī apmaksā, un visas lietas skaistībā ar šo nekustamo īpašumu nodokli nokārto vienā vietā un uzreiz. Lai uzzinātu savu pašreizējo situāciju saistībā ar maksājumiem, kas veicami par nekustamo īpašumu, vispirms ieejam savā internetbankā. Tad sadaļā e-pakalpojumi pieslēdzamies e-pakalpojumu portālam, autorizējoties ar internetbankas parolēm. Ieejot sistēmā, jūs redzat visu savu īpašumu uzskaiti, kāds nodoklis par katru īpašumu maksājams, kā arī maksāšanas termiņus. Jūs varat izvēlēties maksāt visu summu uzreiz, vai arī ievadīt konkrētu summu, cik vēlaties maksāt. Arī apmaksa notiek caur jūsu internetbankas kontu. Bez tam varat izvēlēties pakalpojumu maksāšanas paziņojumu saņemšanu uz e-pastu. Tas ļaus ikreiz atcerēties par īpašuma nodokļa veicamajiem maksājumiem laicīgi. Programma izstrādāta ērti un pārskatāmi, un tā kā uzņēmumam ZZ Dats jau ir 16 gadu pieredze dažādu elektronisko pakalpojumu izstrādē, nav izslēgts, ka nākotnē esošā programmatūra tiks vēl pilnveidota. Šobrīd būtiskākais pilnveidojums ir pieejamība juridiskām personām, ļaujot uzņēmumu paraksttiesīgajām personām piekļūt nekustamā īpašuma nodokļu informācijai un tiešsaistē sniegt piekļuvi savu uzņēmumu darbiniekiem, piemēram, grāmatvežiem. Pakalpojuma attīstības biznesa Latvijā, teiksim tā, ir ļoti nozīmīgs. Pirmkārt, to saprot gan pakalpojumu sniedzēji, kam tas ir būtisks ieguvums elektronizējot un optimizējot resursus, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, gan arī pakalpojumu saņēmējs, kad pakalpojumu var saņemt jebkurā laikā, praktiski jebkurā vietā, un šī appusējā vajadzība veicina pakalpojumu rašanos. Pēdējā pusgada laikā nekustamā īpašuma nodokļa e-pakalpojumam autorizējušies vairāk kā 30 000 lietotāju, taču perspektīvā šis lietotāju skaits varētu sasniegt 850 000.